Auni, kas būs aktuāls decembrī jūsu dzīvē? Tūlīt pajautāsim tāro kārtīm. Un šis būs vispārīgs izklāsts jūsu zīmei, tad auniem, bet ja jūs vēlaties individuālu prognozi vai nu decembrim, vai nu 26. gadam, tad to var pasūtīt rakstot man privāti. Tad kādas enerģijas, kas būs aktuāls decembrī auniem vispārīgi kopumā? Skatāmies. Spēka kārts. Tas ir par to, ka jūs izjutīsiet to savu iekšējo es varu, man sanāk, kaut kādas situācijas, kas jums parādīs, ka jūs esat vislabākais, varbūt saņemsiet kaut kādu uzslavu, nopelnu, godalgu, prēmiju, tādas enerģijas. Tā, kas vēl būs aktuāls decembrī auniem? 7 kausi. Te mums ir par izvēli, ka jums būs jāsaprioritizē. Piemēram, decembrī būs ļoti daudz darāmā, un tad jums būs jāsaprot, kas vispirms, kādi darbi jāizdara, kur vēl paspēt dāvanas nopirkt un šādas te. Vai arī vispār būs kaut kāda tāda vērtību pārvērtēšana, jo mums bija novembris un vispār viss rudens bija ļoti transformējoši un ļoti daudz cilvēki caur kādām intensīvām iekšējām pārmaiņām nonāk jaunā līmenī. Un tad šeit mēs tā kā atsakamies no veciem sapņiem un sastādam sev jaunus sapņus. Tad šādas te varētu būt enerģijas decembrī, kā jauni mērķi. Tā, un vēl aktuālais decembrī auniem. Imperators. Tā, tas varētu mums būt cilvēks kaut kāds, kas ir tāds ļoti izlēmīgs, stingrs, nopietns, svarīgs, vai jūs pats, auniem jau patīk šitā te justies, ja tā ir jūsu kārta, ka es esmu visu varants un vislabākais, visgudrākais. Tad varbūt, ka dzīve piespēlēsiet kaut kādus tādus momentus, kur jūs tad sajutīsiet to savu pašvērtējumu, izaugam, muguru iztaisnojamies, un vai arī saistībā ar šo te, ka jūs uzņemsieties kaut kādus tādus ļoti ambiciozus nākotnes plānus, kaut ko, kas tāds, ko jūs līdz šim pat nebijāt domājuši, kaut kas ļoti tāds kopā ar spēku vēl vispār. Jā, kaut kas ļoti nozīmīgs, kas pavisam citādāks varētu būt, nekā jūs līdz šim vispār sevi iedomājāties vai savu dzīvi. Ok, paskatāmies atsevišķi tagad attiecību sfēru. Kas aunus sagaida decembrī attiecību sfērā? Tā, te mums ir vientuļnieks. Varbūt būs kaut kāda tāda sajūta, ka gribas pabūt vienam ar savām domām, kaut ko apdomāt, pārdomāt, atkal saistībā ar to, ka jums bija tās prioritāšu maiņas, ka jums varbūt vajadzēs time alone, vai arī tie, kas ir meklējumos, tad decembrī jūs vēl būsiet šajās enerģijās, kur jūs vēl esat vieni. Tā, kas vēl mums būs auniem attiecību sfērā aktuāls decembrī? Un 2 zižļi. Rekur pēc laika vienatnē, tad jūs izējat tādā uz komunikāciju, rekur ir 2, tas savukārt ir pāra kārts, ka pabūstot vienatnē, atejot jūs ar jauniem spēkiem, tad ieguldaties attiecībās, un ka, lai neizdegtu partneru attiecībās, tad ir atcerieties, ka arī tas ir ieteikums, pat ja jūs neesat plānojuši pabūt viens, tad būtu ieteicams vai nu vienam kaut kur aizbraukt, vai nu kaut vai mājās pabūt, saorganizēt visu tā, ka jūs bez bērniem, bez vīriem, paliekat vieni ar savām domām, sakārtojat, sazemējaties, saprotat savas nākotnes perspektīvas attiecību sfērā, un tas jums dos jaunu tādu ierosmi, jo zižļi tā ir ugunskārts, kad mēs iedegamies atkal ar jaunu sparu attiecībās. Jā, tā kā kopumā time alone
un tad jauns kaut kāds tāds ugunīgs sākums attiecībās. Vai arī tie, kas ir vieni paši, tiem ir iespēja pēc šāda te vientulības laika satikt arī, bet te ir kaut kas arī jādara lietas labā, jo zižļi ir rīcības kārts. Ne tikai sapņot, bet darīt. Tā, un darba sfēra auniem decembrī, ko nesīs. Zižļu karaliene. Uguns kārts, ja tā ir jūsējā meitenes, kuras ir aunu meitenes, jūs būsiet savā uguns elementā, ka jūs ejat, jūs darat, jūs izrādat iniciatīvu, jums sanāk, jo tas ir jūsu dabīgais elements būt tajā sparīgajā, ugunīgajā lomā. Tad lūk, esiet tādas skaistas, spīdošas, varošas darbā, uzņemieties atbildību, iniciatīvu. Tā, un kas vēl aktuāls darba finanšu sfērā decembrī? Un imperators atkal. Jā, tātad te mums ir kaut kā tās enerģijas kopā ar to dāmu, viņa man iekšā ir iemaisīta. Tas ir, varētu būt, ka jums divatā ar kaut kā būs pārī jāstrādā, vai varbūt varat padomāt par kaut kādu ideju, kur jūs sadarbojaties ar kādu citu, vai prezentēt savu biznesu kā tādu ļoti prezentablu, nopietnu, svarīgu, nelidināties pa mākoņiem kaut kur finanšu darba sfērā, jo šīs enerģijas ir maksimāli sazemētas, ka mēs strukturēti ar plānu, ar loģiku, izdomājam savu ceļu, kā mēs kaut ko panāksim, un tad šīs enerģijas ir jāievēro finanšu un darba sfērā, lai būtu veiksmīgi. Un pēdējais mums ir sargeņģeļu kārtas, kāds būs padoms auniem par decembri vai ceļa vārdu. Astoņi zižļi, ļoti daudz, kas notiek. Tas var pat izraisīt stresu, ka jums pārāk daudz kaut kādas pozitīvas iespējas ir, pārmaiņas, negaidīti notikumi, multitaskings, biznesa ceļojums, kur mums ir tieši jaunā gada salūts, uguņošana, tad visticamāk, ka būs kaut kas saistībā ar to jaunā gada plānošanu, ka jums būs pēkšņi kaut kas jāizdomā vai vairāki piedāvājumi būs, un tad izvēlieties labāko, kas atbilst jūsu iekšējai balsī vislabāk. Jo kā mēs sagaidām jauno gadu, ļoti daudz ko nozīmē nākamā gada enerģētikai. Tā kā izbaudiet svētkus un lai jums fantastisks decembris!